Esiet sveicināti, cienījamie talkfutbola izjutēji. 10. kārtas spēle FC Petrov FK Raba. Šodien aizvedam mājas spēli neierastajā elektromolimpiskajā centrā, bet Ogrē. Tātad sāksim ar komandu sastāviem. Sāksim ar viesiem FK Raba. 21. numurs Aigars Bondars, vārdsargs. Vārdsargs 1. numurs Rināts Sabīrovs, un tāpat arī 12. numurs Kaspars Žurovs. 11. numurs Artūrs Strazdiņš, 10. Sergejs Petrenko, 19. Leons Krasnovs, 9. Ederson Ņeiroda Krus, 5. Andrejs Ziļs, 7. Jevgeņijs Hercbergs, 23. Oskars Ikstens, 2. Artūrs Kuļašovs, 4. Jonatas da Silva Souza un 15. Runi Veslī Pereira de Azevedo. Komandas galvenais treneris Artūrs Šketovs, treneris Jurijs Trofīmovs un ārsts Oļegs Samoļenko. Tātad un mainieki FC Petrov. Vārdsargi 1. numurs Sergejs Titovs, 12. Oļegs Vasiļevs, 22. Igors Grudins. Laukuma spēlētāji 3. Aleksejs Sergejevs, 4. Pavels Jermīļins, 6. Eduards Mārtiņš, 7. Aleksandrs Kudeberdijevs, 8. Eduards Gailītis, 9. Anatolijs Mežēskis, 11. Aleksandrs Miheikins, komandas kapteinis, 19. Edijs Skurjats, 21. Arķums Deņisenko. Un tāpat arī vecākais treneris Jevgeņijs Matrjoņins un ārsts Taķjana Raklinska. Nu, ko spēle var sākties? Tad jā, ir 10. kārtas spēle. Viennozīmīgi šajā spēlē favorīti ir FK Raba, bet centīsimies izrādīt lielāku pretestību nekā pirmajā spēlē šajā sezonā, kur arī tikāmies ar Rabu vienību un piekāpāmies ar 1-6. Tā spēle arī notika šajā laukumā Ogrē. Tātad jā, tajā spēlē atklājām rezultātu, to izdarīja Aleksis. Toreiz to izdarīja Aleksandrs Kudeberdijevs, bet pēc tam, diemžēl, ielaidām 6 bezatbildes vārtus un piedzīvojām zaudējumu. Šeit uzbrukums, diemžēl neizdodas. Tātad pašlaik laukumā FC Petrov komandā vārtos Igors Grudins, 3. numurs, un šeit Grudins lieliski nospēlē. Tāpat arī Aleksejs Sergejevs, Pavels Jermīļins, 4. 21. Arķums Deņisenko un 11. Aleksandrs Miheikins. Jā, diemžēl pašlaik tehniski problēmu dēļ neredzam tieši raidē rezultātu un šeit lielisks sitiens, bet Grudins spēja to atvērīt. Jā, šī ir pirmā spēle šajā kalendārajā gadā. Iespējas arī apsveic visus ar 2017. gada iestāšanos. Cerams, mūsu komandai šis gads būs daudz veiksmīgāks. Un šeit spēles priekšu. Jermīļins ar bumbu un spēja to saglabāt Petrovu komandai. Pirmās spēlētāja maiņas. Laukumā ar 6. numuru Mārtiņš, 7. Kudeberdijevs, 19. Skurjats,
Un tāpat arī gatavojas iziet laukumā Mežeckis ar 9. numuru. Jā, nepieminēja Raba vārtos 12. numurs Kaspars Žurovs. Raba uzbruk un neprecīzi. Mārtiņš ar bumbu. Diemžēl nespēja to saglabāt. Jā, tad Raba pieteikumā 3 leģionāri. Šeit ļoti bīstami un diemžēl noguļam 0-1. Jā, diemžēl Raba spēja ātri atklāt rezultātu. To izdarīja viens no leģionāriem, Jonatas da Silva Souza. Spēlēts mazliet vairāk par 2 minūtēm. Jā, protams, favorīti šajā spēlē ir FK Raba, kur pašlaik ieņem tabulā 2. vietu. Un šeit bīstami, neprecīzs sitiens Strazdiņa izpildījumā. Tad spēlēts 2,5 minūtes. Šeit neprecīzi. Mārtiņš ar bumbu. Skurjats. Mežeskis. Uz otru malku Deberdievam. Šeit izdodas saglabāt bumbu. Stūra sitiens pie Rabas vārtiem. Mežeskis pie bumbas. Neprecīzi pie Deberdijevs. Šeit tiesnesis nefiksē pārkāpumu pret uzbrukumu bīstami. Un šeit kopējiem spēkiem izdodas atvairīt šo uzbrukumu. Skurjats ar bumbu. Un bumbu jau pie grudina. Jā. Tad ātras maiņas, jau atkal laukumā Jermīļins, Deņisenko, Sergejevs. Šeit neprecīzi izspēle. Šeit Jermīļins kļūdās bīstami un neprecīzi izspēle. Jā, tātad rezultāts 0-1. Sodu pagaidām nav. Ikstens ar bumbu.
Kuļašovs atpakaļ Ikstenam. Šeit lieliski. Sergejovs nospēlē aizsardzībā. Jā, tad pagājušā gada nogalē bija ieplānot spēle ar Nikars vienību, bet tika un šeit bīstam, bet bloķēts sitiens bija ieplānot spēle ar Nikars vienību. Tomēr izdevās to pārcelt, jo komanda piedalījās turnīrā Lietuvā, precīzāk Kaunijā. 4 komandu turnīrā, neskaitot FC Petrovu, piedalījās arī Žalgiris no Kaunas, Viļņas komanda un komanda no Polijas, no Bjelostokas. Izcīnījām 3. vietu. Komandai lieliska pieredze arī starptautiskās turnīros. Un šī pārceltā spēle ar Nikars visticamāk notiks 17. datumā Elektruma Olimpiskajā centrā. Tā ir, ja nekļūdos, otrdienas vakarā. Pirms tam gan vēl sestdien aizvedām spēli izbraukumā ar Reizeknes vienību. Spēle notiks Ludzā, kur Reizekne uzņem, reizāk sakot, aizved savas mājas spēles. Jā, spēlēts 5,5 minūtes, rezultāts 0-1. Heikins ar bumbu, Sergejovs. Atkal Heikins un neizdodas tik līdz sitienam. Izdodas beidzot ilgāk kontrolēt bumbu. Un šeit lieliska piespēle, bet, diemžēl, Hudeberdijos nespēja apstrādāt bumbu. Teicam piespēli. Un šeit jau Raba vienība uzbrukumā. Šeit pārķert bumbu, Hudeberdijos, Sergejovs un bumbu pie Hudeberdijova. Diemžēl sitiens garām. Jā, arī pagājušās sezonas nogalē aizvadījām kausa spēli izbraukumā ar Valmieru. Diemžēl piekāpāmies ar rezultātu 3-5. Kaut kā pārāk bieži jāsaka, diemžēl šajā sezonā ir. Un šeit ļoti bīstami. Un sit garām. Tomēr sit garām FK Raba spēlētājs. Mazāk par 13 minūtēm pirmajā puslaikā. Rezultāts 0-1, soda pagaidām nav. Jā, cerams, ka izdosies atrisināt tehnisko kļūmu un pieslēgt tablo otrajā puslaikā. Mums laukumā 19. numurs Skurjats, 6. Mārtiņš, 7. Hudeberdijovs un 9. Mežeckis. Šeit izspēlē. Mežeckis netiek pie bumbas un jau jāspēlē aizsardzībā.
Skūrietis atņem bumbu. Un šeit laba izdevība, kad Berdijevs bloķēts sitiens un jāsteidzas aizsardzībā. 12 minūtes līdz pirmā puslaika beigām. Tad šajā 10. kārtā šodien vēl tiek aizdīta spēle, kura nu jau visticamāk beigusies. Daugavpils uzņem Rēzekni, kā arī rīt 8. janvārī. Un šeit ļoti bīstam, bet Ikstens neaizsniedz līdz bumbai. Kā arī 8. janvārī, tas ir rītdienas Salaspils sporta centrā. Pusē 2 dienā tieks SK Monarks pret RTU Madonu. Un turpat Salaspilī 15:30 New Project uzņem FK Beitaru. Šeit pārtver bumbu un bumbu tomēr paliek Raba vienībai. 11 minūtes līdz pirmā puslaika beigām. Līdz šim nav neko bīstam izdevies izveidot pie FK Raba vārtiem. Tā pašā laikā Raba ir bijuši pāris ļoti labi momenti. Šeit nepārāk veiksmīgi Grudins izsit bumbu. Šeit beidzot izdodas atgūt bumbu. Tad Sergejevs ar bumbu, Denisenko, Jermīļins. Puse no pirmā puslaika ir aizvadīta. 0-1 esam iedzinējos. Šeit lieliski Denisenko nospēlē izspēli Miheikinam un jā. Bumba Raba vienībai. Jā, tad FK Rabas treneris Arturs Šketovs ir arī izlases treneris, un atgādināšu šeit ļoti bīstam lielisks Grudins spēlē. Un atgādināšu, ka no 28. līdz 29. janvārim Jelgavā Zemgales olimpiskajā centrā notiek izlašu turnīrs, Eiropas kvalifikācija, kurā bez Latvijas spēlēs vēl arī Igaunija, Vācija un Armēnija. Kā visu laiku neaicināti par izlasu varbūt vairāk otrajā puslaikā. Un šeit pirmais pārkāpums FC Petrova vienībā. Denisenko pārkāpj noteikums pret Oskaru Ikstenu. Raba vienībā atkal laukumā 3 leģionāri.
3 leģionāri un Sergejs Petrenko. Un šeit Sergejevs bloķē sitienu. Jermīļins ar bumbu. Mārtiņš, Sergejevs, Mārtiņš. Pirmajā puslaikā 8,5 minūtes atlikušas. Un šeit, diemžēl, zaudēta bumba. Šeit izdodas pārķert Sergejevs piespēle Jermīļinam. Un šeit Sergejevam neizdodas gūt vārtus. Iespējams, Jermīļinam vajadzēja pašam sist. Tomēr šeit tālu sitiens, lielisks sitiens Jermīļina izpildījumā. Vai tikpat lielas vārtos darbojas arī Kaspars Žurovs. Izspēle. Atpakaļ uz Jermīļinu. Mazāk par 8 minūtēm pirmajā puslaikā. Skūriets ar bumbu kreisajā malā. Nu, šeit Jermīļins prasīja piespēli, bet Skūriets nepamanīja. Tālu piespēle un izdodas uztvert. Ļoti bīstams sitiens. Mežeckis ar bumbu. Kudai-Berdijevs. Un šeit nesaprašanās un bumba Rabu vienībai. Un šeit neprecīzs sitiens Petrenko izpildījumā. Nu, šeit grūdina kļūt, bet nespēja bumbu apstrādāt. Rabas spēlētājs. Septiņas minūtes līdz pirmā puslaika beigām. Esam iedzinājusi 0-1. Šeit labs uzbrukums sāk veidoties, Kudai-Berdijevs piespēle Mārtiņam. Bloķēts sitiens. Jā, diemžēl Mārtiņam šajā sezonā vēl nav izdevies gūt vārtus. Pagājušajā viņš bija viens no rezultatīvākajiem. Un stūra sitiens pie Rabas vārtiem. Izspēle un neizdodas. Bumba jau pie grudina. Laba tālu piespēle un izdodas saglabāt bumbu mūsu komandai. Denisenko cīnās, saglabā. Denisenko ar bumbu, Mārtiņš. Denisenko, Kudai-Berdijevs. Šeit Raba izspiež no savas zonas. Jā, 6 minūtes līdz pirmā puslaika beigām, rezultāts 0-1. Petro komandai 1 sods, Raba pagaidām bez sodiem. Kā visticamāk šajā puslaikā neizdosies sakrāt.
5-6 pārkāpumus. Atgādināšu, ka sagrājot par 6. un katru nākamo tiek izpildīts 10 metru soda sitiens. Miheikins pie bumbas, Sergejevs, Jermīļins, piespēl Diņisenko. Izdodas saglabāt bumbu Sergejevam. Laba izspēle, bet nemžēl Sergejevs nepaspēja. Un šeit laba piespēle. Labs. Un šeit, jā, Diņisenko pārkārt noteikums pret vārdsargu. Visticamāk arī saņem brīdinājumu. Jā, tā arī notiek otrais sots un zeltnā kartīte Arķemam Diņisenko. Un šeit arī uz soliņa. Uz soliņa vēl viena zeltnā kartīte. Tika parādīta Eduardam Gailītim. Nu jā, gadās arī tā. Tomēr jākontrolē savas emocijas arī laukuma malā. Raba ar bumbu. 5 minūtes 10 sekundes līdz pirmā puslaika beigām. Sergejevs, Jermīļins šeit diemžēl neizdodas iespēlēt Miheikinam. Un šeit bīstami lieliski Jermīļins aizsardzībā. Un šeit pirmais pārkāpums arī FK Raba vienībai. Atlikušas 4 minūtes 39 sekundes. FK Raba pirmais sots un pie iespējas arī būs minūtes pārtraukums. Sergejevs ar bumbu. Miheikins. Diezgan neveiksmīgi un jā. Un saņem dzelteno kartīti Miheikins. Nācās labot savu kļūdu un īsā laikā jau 3 sodi un 3 arī dzeltenās kartītes. Bet minūtes pārtraukums FK Raba vienībai. Atlikuši 4 minūtes 29 sekundes. Jā, tātad par izlasi no 26. līdz 29. janvārim notiks Eiropas kvalifikācijas turnīrs Jelgavā Zemgales Olimpiskajā centrā. Tātad Latvijas izlases spēles ceturtdien 26. janvārī 19:30 ar Igauniju. Tāpat arī piekdien 27. janvārī 19:30 ar Vāciju un svētdien 29. janvārī 5:00 ar Armēniju. Jā, šeit maza tehniska kļūme. Tātad, jā,
Kā jau teicu, visi laipni aicināti no 26. līdz 29. janvārim uz Jelgavu Zemgales Olimpisko centru. Nu, ko minūtes pārtraukums ir pagājis, 4,5 minūtes līdz pirmā puslaika beigām. Rezultāts 0-1 un tūlīt Raba izspēlēs soda sitienu. Bumba gan paliek Raba vienībai, tomēr neko bīstam neizdevās izveidot. Šeit bīstami, bet Grudins tver bumbu un ātri izspēlē. Izdodas bumbu saglabāt laukumā, tomēr bumba paliek pie Raba vienības. Šeit lieliski Sergejos aizsardzībā. Deberdijevs. Diemžēl neizdodas saglabāt bumbu. Četras minūtes līdz pirmā puslaika beigām. Rezultāts 0-1. Šeit Jermīnins. Tikai jau un neprecīzi. Un jāsteidzas aizsardzībā. Miheikins pārkārt bumbu lieliski iespēja. Jermīnins. Ļoti neprecīzi. Trīs ar pus minūtes līdz pirmā puslaika beigām. Jermīļins ar bumbu. Miheikins. Denisenko. Atkal Jermīļins un šeit pārkāpums Raba vienībai. Otrais pārkāpums. Šeit ātri izspēle un diemžēl neizdodas gūt vārtus. Un šeit jau pret uzbrukums un diemžēl 3 minūtes 4 sekundes līdz pirmā puslaika beigām Artūrs Strazdiņš palielina rezultātu pārsvaru līdz 2-0. Jā, nepaspējām aizsardzībā un jau 0-2. Minūtes pārtraukums. Jā, lieliski bija iespēja tomēr iekartām uz pretuzbrukumu un jau 0-2. 3 minūtes līdz pirmā puslaika beigām. Tad nākamajā kārtā 11. kārta notiks 14. janvārī Latvijas telpu futbola virslīgā un visi 4 spēles notiks vienā dienā. Tad 13.00 FK Raba uzņems FK Nikars Elektrum Olimpiskajā centrā Rīgā. 16.00 TFK Reizekne, kā jau minēju, uzņems mūsu FC Petrov. Notiks Lūdzā. 19.00 Daugavpilī notiks spēle Daugavpils New Project un 19.30 Salaspilī SK Monarhs uzņems FK Beitar. Tā minūtes pārtraukums ir beidzies. Un atlikušas 3 minūtes. Jāpacenšas gūt vismaz viens vārds, samazināt rezultātu starpību.
Tad mums laukumā 7. Hudeberdijevs, 6. Mārtiņš, 9. Mežēskis un 19. Skurjats. Divas ar pus minūtes līdz pirmā puslaika beigām. Rezultāts 0-2. Šeit Mārtiņš neprecīzi izspēlē bumbu autā. Raba turpina kontrolēt bumbu. Un šeit ļoti bīstami, bet un sit garām. Tomēr sit garām. Bet šeit jau nākamais uzbrukums un lielis Grudins spēlē vārtos. Kārtējais stūra sitiens pie FC Petro vārtiem. Ļoti bīstami un 3-0. 2 minūtes līdz pirmā puslaika beigām. Diemžēl 3-0. Pareizāk sakot 0-3. Jā. Un tā tad jā, vārtus guva. Spēlētājs ar 5. numuru Andrejs Ziļs. Jā. Mazāk par 2 minūtēm. Diemžēl jau 0-3. Hudeberdijevs pie bumbas. Izspēle Mežeckim. Sitiens pa vārtiem. Mazliet garām. Pusotra minūte līdz pirmā puslaika beigām. Raba uzbrukumā. Šeit bīstam un paveicās sitiens mazliet garām vārtiem. Mežeckis ar bumbu. Hudeberdijevs. Skurjats. Un šeit izdodas Mārtiņš pa labamā, bet nav kam piespēlēt. Skurjats. Mārtiņš. Par spēcīgu šī piespēle un neprecīzi, diemžēl. Minūte līdz pirmā puslaika beigām. Un šeit Hudeberdijevs pārtver bumbu, dodas uzbrukumā. Neprecīzi. 35 sekundes. Atlikušas pirmajā puslaikā laukumā. Mārtiņš, Hudeberdijevs, Jermīļins un Deņisenko. Divdesmit 5 sekundes. Jermīļins ar bumbu. Mārtiņš, Jermīļins. Vēl ar laiks izveidot kaut ko bīstamu.
Šeit 11 sekundes līdz pirmā puslaika beigām. Mārtiņš, Jermīļins un vēl viens autis spēle, Kudē Berdijos. Šeit netiek līdz bumbai. Četras 4,2 sekundes atlikušas pirmajā puslaikā, rezultāts 0-3. Jermīļins un neprecīzi, diemžēl, un pirmais puslaiks ar to arī ir noslēdzies. Jā, tātad 0-3 pēc pirmā puslaika. Nekur tālu neiet, tiekamies otrajās 20 minūtēs. Latvijas telpu futbola virslīgas 10. kārtas spēle FC Petrov pret FK Raba. Pēc pirmā puslaika esam iedzinējusi ar 0-3. Tātad cerēsim otrajā puslaikā veiksies labāk un izdosies izveidot daudz vairāk vārtu gūšanas momentus. Jā, tātad par sastāviem. Un šeit stūra sitiens pie FK Rabas vārtiem. Jā, tātad sastāvī. FK Raba vārtsargi. Pirmais numurs Rināts Sabīrovs, 21. Aigars Bondars un 12. Kaspars Žurovs. Laukuma spēlētāji 16. Konstantīns Zabarovskis, 11. Artūrs Strasdiņš, 10. Sergejs Petrenko, 19. Leons Krasnovs, 9. Ederson Jēroda Krūs, 5. Andrejs Ziļs, 7. Jevgeņijs Herzbergs, 23. Oskars Ikstens, 2. Artūrs Kuļašovs, 4. Čonatas da Silva Souza, 15. Runī Veslī Pereira de Azevedo. FK Raba komandas galvenais treneris šeit bīstami un lieliski spēlē vārtsargs. Jā, tad FK Raba galvenais treneris Artūrs Šketovs, treneris Jurijs Trofīmovs un ārsts Oļeks Samoļenko. Un FC Petrovs sastāvs. Jā, tad FC Petrov komandā notikusi vārtsargu maiņa ar pirmo numuru vārtos Sergejs Titovs. Viņš nomainīja Igoru Grudinu, kurš nospēlēja pirmo puslaiku. Un tāpat ir rezervē 12. numurs Oļeks Vasiļevs šeit bīstami un netrāpa FK Raba spēlētājs. Un tātad FC Petrov laukuma spēlētāji 3. Aleksejs Sergejevs, 4. Pāvels Jermīļins, 6. Eduards Mārtiņš, 7. Aleksandrs Kudeberdijevs, 8. Eduards Gailītis, 9. Anatolijs Mežeckis, 11. komandas kapteinis Aleksandrs Miheikins, 19. Edijs Kuriots, 21. Arķoms Deņisenko. Vecākais treneris Jevgeņijs Matrjoņins un komandas ārste Taķjana Raklinska. Jā, spēlēt pusotra minūte. Rezultāts nav mainījies. 0-3. Un Raba ar bumbu. Šeit, kad Berdijos labi nospēlē aizsardzībā.
Jā, tad FK Raba jau saņēmis pirmo sodu šajās divās spēlētajās minūtēs. Mārtiņš ar bumbu. Tad Eberdijevs. Neizdodas apspēlēt Herzbergu un jau sitiens garām vārtiem. Tātad mums laukumā otrajā puslaikā pirmo reizi ir iznācis Eduards Gailīts ar 8. numuru. Tāpat laukumā 21. Arčams Deņisenko, 11. Aleksandrs Miheikins un 4. Pāvels Jermīļins. Jā, projām turpinās tehniskas problēmas un, diemžēl, jūs neredzat spēles tablo, tādēļ mazliet biežāk pacentīšos atgādināt. Šeit Miheikins ar bumbu. Neizdodas apspēlēt. Un šeit izskatījās tomēr pēc pārkāpuma, bet tiesneši to nefiksē. Šeit ļoti ātri mainās situācija laukumā. Bīstami. Izdodas novirzīt bumbu ārpus laukuma. Tālsitiens un stūra sitiens pie FC Petrova vārtiem. Izspēle un netrāpa pa bumbu Konstantīns Zabarovskis. Titovs kļūdās un, jā, 0-4. Tātad, jā, vārtus gūst Oskars Ikstens. Diemžēl mūsu vārdsargs Sergejs Titovs pieļauj ļoti rupju kļūdu. Tātad, jā, par spēli, kur šodien aizritēja Daugavpilī. Nekļūdos, tad ienākusi informācija, ka Daugavpils piekāpusies ar 4-8 TFK Rēzekne vienībai. Rēzekne nostiprinās 3. vietā. Jā, tātad ar 8-4 viesos TFK Rēzekne pārspēja Daugavpils vienību. Jā, šeit tikmēr Rabas vārdsargs Kaspars Žurovs saņem brīdinājumu un lieliski iespēja gūt pirmos vārtus. Atgādināšu, rezultāts jau ir 0-4. Ir iespēja, lieliski iespēja samazināt rezultātu starpību. Jermīļins sit, diemžēl netrāpa un diemžēl šī iespēja ir palaista garām. Raba komandai 2 sodi. Petrova pagaidām bez sodiem šajā puslaikā. Mazāk par 16 minūtēm otrajā puslaikā. Šeit neizdodas, tomēr izdodas Miheikinam pārtver bumbu un neizdodas arī šoreiz gūt vārtus. Jā, arī Miheikins viens no tiem spēlētājiem, kurš šosezonu vārtus vēl nav guvuši, un šeit Gailīts kļūdās. Zabarovskis. Jermīļins lieliski nospēlē aizsardzībā.
Stūra sitiens pie mūsu vārtiem. Bloķēts Jermīnis kārtējo reizi bloķē sitienu. Tātad atgādināšu, ka vēl rītdien notiks 2 10. kārtas spēles. Abas divas notiks Salaspils sporta centrā. 13:30 SK Monarchs uzņems RTU Madonu un 15:30 New Project FK Beitā. Šeit Titovs lielisks vārtos. Līdz spēles beigām 14 minūtes 52 sekundes un tikmēr FK Raba komandā vārdsargu maiņa. Kasparu Žurovu nomaina ar 1. numuru spēlējošais Rinats Sabīrovs. Vēl FK Raba vienības rezervē ir 3. vārdsargs, ilgadējs izlases pamatvārdsargs Aigars Bondars. Iespējams, arī viņu vēlāk redzēsim. Jā, tad rezultāts 0-4. Raba vienība ilgāk kontrolē bumbu. Protams, viņiem nav vairs kur steigties. Ieguvuši diezgan pārliecinošu pārsvaru. Šeit bumba mūsu vienībai. Ja. Jermīļins pie bumbas. Martins. Šeit diezgan riskanti. Mežeckis. Piespēle Martinam. Udeberdijevs. Jermīļins. Mežeckis un sitiens mazliet garām vārtiem. Mežecki izpildījumā. Un šeit bumba ieldo tribīnēs. Skūriets ar bumbu. Izdodas to saglabāt. Mārtiņš un šeit neizdodas iespēle. Bumba tomēr paliek mūsu rīcībā. Mežeckis. Udeberdijevs. Mārtiņš. Aptek Udeberdīvam. Mazāk par 13 minūtēm līdz spēles beigām. Rezultāts 0-4. Lieliski Udeberdijevs, bet neizdodas sitiens.
Deberdijos Miheikinam lieliski iespēja un diemžēl. Diemžēl neizdodas gūt pirmos vārtus šovakar. Jermīļins. Jā, tad nākamo spēli aizvadīsim nākam sestdien viesos pret TFK Rēzekni, ar kur pirmajā aplī nospēlējām neizšķirti 5-5 savās mājās. Diezgan aizraujošā spēlē. Cerēsim, ka izbraukumā izdosies parādīt daudz labāku sniegumu. Visticamāk šo spēli arī varēs vērot tiešraidē, jo gan arī viss TFK Rēzeknes spēles ir pieejams. Tiešraidē šeit, diemžēl, neprecīzi piespēle. 11 minūtes 36 sekundes līdz spēles beigām 0-4. Miheikins ar bumbu. Izdodas izlausties cauri, piespēlēt skurietām atpakaļ Miheikinam un arī šoreiz neizdodas gūt vārtus. Diemžēl. Šeit lieliski nospēlē Deņisenko. Mazāk jau par 11 minūtēm. Ar bumbu FK Raba. Jermīļins pārtver bumbu. Izdodas piespēle uz priekšu. Nu, Tovam vajadzētu būt uzmanīgākam. Jā, atgādināšu, pirmajā aplī nospēlējām 1-6 ar Raba vienību šeit pat Ogrē. Un šobrīd 0-4, 10 minūtes un 10 sekundes līdz spēles beigām. Neprecīzi, ļoti neprecīzi Jermīļina sitiens. Un kārtējā vārdsarga maiņa FC Petrov vienībā vārtos ar 12. numuru Oļegs Vasiļevs. Raba turpina pārliecinoši kontrolēt bumbu. Kā jau teicu, viņiem steigties nav, kuru 9,5 minūtes līdz spēles beigām. 4-0 no viņa skatu punktu. Diemžēl FC Petrov komandai neizdodas gūt vārds. Šeit tāls sitiens skurieta izpildījumā un stūra sitiens.
Tad arī Skurietis pats pie bumbas. Piespēle Gailītim. Tiek bloķēta šī piespēle. Šeit nepārāk veiksmīgi izspēle. Bumba jau pie Rabas spēlētājiem. Un šeit pakrīt Martins. Bumba paliek Rabai. Žeckis, Skurietis. Piespēle Vasiljevam. Raba spēlētāji piespiež viņu kļūdīties un diemžēl atkal nekas neizdodas. Astoņas ar pusi minūtes līdz spēles beigām. Bumbu vairāk kontrolē Rabas vienība. Ir neliela uzplaiksnījuma arī no mūsu komandas puses, tomēr neizdodas gūt vārds. Mārtiņš ar bumbu. Tā paliek mūsu rīcībā. 8 minūtes līdz spēles beigām. Šeit pārāk ilgi Mežeckis ievadīja bumbu no sānu līnijas. Bīstams sitiens garām vārtiem, bet bumba ir skārus kādu no mūsu spēlētājiem un bumba paliek Raba vienībai. Šeit Mežeckis gandrīz pārtika ar bumbu, bet neizdodas to saglabāt. Tad laika jau esam iespiesti savā zonā. Raba turpina uzbrukt, bet izdodas pārtver bumbu. Mežeckis. Beidzot kontrolējam bumbu Skurietis. Vermīļins. Kļūda, bet bumbu izdodas saglabāt. Mazāk par 7,5 minūtēm līdz spēles beigām. Skurietis izlaiž bumbu ārpus laukuma. 7 minūtes 10 sekundes līdz spēles beigām, rezultāts 0-4. Šoreiz Jermīļins ar bumbu. Lielisks sitiens. Sabīrovs ir savā vietā un novirs bumbu uz stūra sitienu. Miheikins pie bumbas. Tāpat laukumā 4. numurs Jermīļins, 19. Skurietis un 7. Hudeberdijevs. Ļoti neveiksmīgi izspēle un jau pretuzbrukums. Šeit lieliski nospēlē Hudeberdijevs un iespēja pretuzbrukumam. Laba piespēle Skurietis. Diemžēl nespēja pārspēt Sabīrovu arī šoreiz.
Bumbu izdodas saglabāt, Miheikins. Tomēr izsit viņam bumbu. 6 minūtes 38 sekundes atlikušas šajā spēlē. Jermīļins pats dodas uz priekšu un neizdodas pārspēt Skurjats, sitiens un mazliet garām vārtiem. Ir iespējas mūsu komandai, tomēr neizdodas vēl joprojām gūt vārtus. Šeit lielisks Vasiļevs. Bumba Rabas vienībai 6 minūtes 5 sekundes līdz spēles beigām. Jermīļins ar bumbu, neizdodas saglabāt, kad Berdijos cīnās. Miheikins. Nu, mazliet precīzāk jāspēlē. Un jau kārtējais stūra sitiens pie mūsu vārtiem. 5 minūtes 43 sekundes atlikušas šajā spēlē. Nu, kā tomēr izdodas bloķēt šo sitienu un šeit spēlē roku, bet tiesnesis to nepamana. Lieliski nospēlē Deņisenko, piespēl uz otru malu un šeit Miheikins nepaspēl līdz bumbai. Rabu spēlētāji nekur vairs nesteidzas. Viņi ir vadībā ar 4-0. Un šeit Sabirovs kļūdās. Miheikins pie bumbas. Stūra sitiens 5 minūtes 20 sekundes līdz spēles beigām. Jermīļins lieliski apspēlē un bloķēts sitiens. Diemžēl arī zaudēt bumba. Jau atkal jāspēlē aizsardzībā, bet jau viena kļūda, jā. Arī Rabas spēlētāji jau izskatās sāk atslābināties. 5 minūtes 5 sekundes līdz spēles beigām. Viņi ir vadībā ar 4-0. Deņisenko ar bumbu. Piespēl Skurjatam. Ikstens izsit bumbu. Jā, 4 minūtes 35 sekundes līdz spēles beigām. Izskatās, ka būsim reāli nepacelsimies augstāk turnīra tabulā pēc šīs spēles. Nāksies to atlikt uz nākamajām spēlēm. Šeit Skurjats.
Apspēlēs pretspēlētājs, bet piespēle neizdodas atkal. Skurietis ar bumbu. Un atkal neizdodas piespēle. Četras minūtes līdz spēles beigām. Šeit minūtes pārtraukumu paņem FK Raba. Nu jā, tātad atgādināšu arī par Jelgavā plānoto izlašu turnīru atlasu uz Eiropas čempionātu. Tātad no 26. līdz 29. janvārim notiks Jelgavā Zemgales Olimpiskajā centrā. 4 izlases – Latvija, Vācija, Igaunija, Armēnija. Tātad visi laipni gaidīti, aicināti. Latvija uz papīra ir šīs grupas favorīts. Tomēr tas jāpierāda būs laukumā, jo atceramies, ka nebija pārāk vieglas spēles Baltijas kausā ar Igauniem. Tāpat arī Vācija, Armēnija nav pārāk viegli pretinieki. Bet viennozīmīgi favorīti būsim. Un no šīs grupas tiek tālāk tikai uzvarētāja komanda, kura nākamajā kārtā tiksies ar Portugālu, Rumāniju un Somiju. Tātad vēlreiz atgādina 26. 29. janvāris Zemgales Olimpiskais centrs. Nu, ko atlikuši 3,5 minūtes līdz spēles beigām. Rezultāts 0-4. Jācenšas gūt vismaz viens vārds, lai nebūtu tik nepatīkamā 0 uz rezultātu tablo. Mežeckis ar bumbu. Mārtiņš. Mežeckis. Un šeit Mežeckis kļūdās. Siļaus vēr bumbu un dodas uz priekšu. Sītiens, bet ļoti neprecīzi. 3 minūtes. Precīzi 3 minūtes līdz spēles beigām. Šeit Jermiļnam gandrīz izdodas pārtver bumbu. Mežeckis ar bumbu. Izdodas apspēlēt un šeit bīstam nospēlē Herzbergs, tomēr tiesneši neko nefiksē un sods Gailītim. Pirmais sods tikai mūsu komandai, tā kā vai tomēr bija tikai auta izspēle vai arī sods. Labi, tas vairs nav tik svarīgi. Nē, tomēr pirmais sods FC Petrov. Atlikuši spēlēt 2 minūtes 10 sekundes. Tā kā tam cik sodi. Vienkārši Petrov 1 sods, Raba 2 sodi. Tas noteikti neietekmēs spēles gala iznākumu. 2 minūtes spēles beigam. Pārtverta bumba no Rabas soja un šeit Jermiļins pārkāpt noteikums diezgan bīstami. Tomēr izskatās, ka iztiks bez zeltainās kartītes. Otrais sods tātad.
Raba kontrolē bumbu. Minūte 42 sekundes līdz spēles beigām. Jā, pagāja pusminūte, kamēr izdevās atgūt bumbu. Tad minūte 29 sekundes līdz spēles beigām. Varbūt tomēr izdosies gūt kaut vai vienas vārds. Heikins ar bumbu, Hudeberdijevs, Jermiļins. Neizdodas saglabāt bumbu laukumā. Šeit iespēja Deņisenko ar bumbu, sītiens un kārtējo reiz garām vārtiem. Raba vienīgi turpina uzbrukt. Sākusies pēdējā minūte šajā spēlē. 0-4. Un šeit līdzīgi kā Titovs kļūdās arī Vasiļevs. Bet Deņisenko glāb situāciju vismaz pagaidām. Izdodas atvirzīt komandu. – 32 sekundes līdz spēles beigām. Hudeberdijevs. Viens pats cenšas lausties uz priekšu. Neizdodas piespēle. 20 sekundes. Jā, un izskatās, ka spēle tā arī noslēgsies. Nav pārāk pozitīvi iesāks jaunais gads, bet cerēsim, ka turpmāk rezultāti būs labāki. Tā, tagad oficiāli var paziņot, ka spēle noslēgusies 0-4. Šodien piekāpāmies. Tātad arī mēs beidzam savu translāciju no Ogres. Visu jums labu un tiekamies telpu futbolā. Lai jums veicas!